citplanētiešu draudi, slepena organizācija, valdība valdībā. Vai ASV ir sazinājušās ar citplanētiešiem? Eksperti uzskata, jā. Visu nosaka kāda ārkārtīgi slepena organizācija. Viņi darbojas slepeni, par savām darbībām neinformējot pat augstākā līmeņa valdību. Viņi pieprasa pilnīgu slepenību. Viņi kontrolē visu informāciju par NLO. Bet vai šī spēcīgā organizācija neapdraud cilvēces nākotni? Šodien atklāsim pasaulē slepenāko organizāciju. Esiet gatavi stāstam par organizāciju Lielais 12. Slepenās lietas, citplanētieši. Globālā cīņa ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības, par NLO liecībām tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas, citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Solway Firth, Lielbritānija, 1964. gada 23. maijs. Ģimenes svētkos Džims Templetons 3 reizes nofotografē meitu. Templetons pats attīsta fotogrāfijas. Pirmajā nepamana neko neparastu, bet otrajā fonā ir redzams dīvains ķermenis. Izskatās, ka tā mugurā ir balta aizsarga ķivere un kosmosa tērps. Drīz pēc tam Džima Templetona apciemo 2 vīri, ģērbušies identiskos melnos tērpos. Šie vīri aizveda viņu atpakaļ uz notikuma vietu un gribēja pārliecināt par citu notikumu gaitu. Džims Templetons nepiekrita. Vīri sadusmojās un viņu pameta tur. Daži velk paralēli starp šiem 2 vīriem un ziņojumiem par tās saucamajiem vīriem melnā. Līdzīgi stāsti par baisiem vīriešiem ir leģendāri, bet neviens nezina, kas viņi ir un kādu organizāciju pārstāv. Vai vīri melnā var būt no lielā 12. Atbildes var būt meklējamas secinājumos par 2 NLO incidentiem ASV. Slepenā lieta - Losandželosas kauja. 1942. gada 24. februāris. Amerikas jūras spēki ir gatavībā. Viņi novēro Klusā okeāna piekrasti, baidoties no Japāņu uzbrukuma. Pēc 3 naktī atskan sirēnas. Ir pamanīts neidentificēts lidojošs objekts, kas dodas pāri Santa Monikas debesīm. Karavīri sāk šaut. Lai gan uz mērķi tiek izšauts 1400 reižu, daudzreiz precīzā trāpījumā, lidaparāts nekrīt. Jūras spēku ministrs Franks Knox to nosauc par viltus trauksmi. Bet fotogrāfijas nonāk avīzēs. Sabiedrība pieprasa paskaidrojumu un to saņem. Jūras spēki to nosauc par gaisa balonu. Cits stāsts ir Vašingtonā. Valsts sekretārs Džordžs Maršals informē prezidentu Rūzveltu. Tas esot bijis NLO. Turklāt neviens vien. Otrais ir ticis notriekts un atrasts netālu no Kalifornijas piekrastes. Iespējams, starpplanētu izcelsmes. Maršals iesaka radīt īpašu izlūkvienību, kas šo fenomenu izmeklētu. Starpplanētu fenomenu vienība, jeb SFV, tā tiek izveidota nekavējoties, bet viņu izmeklēšanā atklājas, ka ASV ir bezspēcīga pret citplanētiešu uzbrukumu. Vai atlūzas no šīs avārijas var izmantot aizsardzības stiprināšanai? Tā ir radikāla ideja. Citplanētiešu tehnoloģiju izmantošana var palīdzēt karā pret viņiem. Tomēr tādējādi ASV var iegūt arī virsroku pār visu pasauli, nodrošinot lielvaras statusu. Citplanētiešu tehnoloģijas tiek izpētītas, bet darbi veicas lēni. Līdz slavenam NLO incidentam Amerikas vēsturē.
Slepenā lieta - Rozvels incidents. Rozvela, Ņūmeksikā. 1947. gads. Tiek atrastas citplanētiešu lidmašīnas atplūzas kopā ar 3 līķiem un 1 dzīvu citplanētieti. Šis stāsts tiek pārveidots. Protams, pirmā versija ir tāda, ka gaisa spēki notvēruši lidojošu disku. Tolaik tie bija armijas gaisa spēki. Pēc neilga laika stāsts tika mainīts, apgalvoja, ka tas bijis gaisa balons. Patiesībā 20 cilvēki pirms nāves ir atzinušies, ka redzējuši notikušo, un tas nav bijis gaisa balons. Viņi ir redzējuši citplanētiešus. Starpplanētu fenomena vienība slēdz šo vietu, savāc pierādījumus un evakuēja izdzīvojušos citplanētiešus. Bet daudzi uzskata, ka ir daudz pierādījumu teorijai, ka citplanētieši ierodas daudz biežāk un lielākā skaitā. Ir pienācis laiks rīkoties. 1947. gada 24. septembrī prezidents Trūmens paraksta pavēli nodibināt slepenāko organizāciju Amerikas vēsturē - Lielo 12-nieku. Turpinājumā, kas ir šī 12-nieka biedri un kurš ir galvenais? Jūs skatāties slepenās lietas citplanētiešiem, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Eksperti uzskata, ka 2 slaveni notikumi ir bijuši Losandželosas kauja un Rozvels kauja, kas liks valdībai radīt īpašu un slepenu organizāciju, lai izmeklētu un kontrolētu informāciju par citplanētiešiem. Slepenā grupa ir pazīstama kā Lielais 12-nieks. Vašingtona, 1947. gads. Slepena NLO izmeklēšanas aģentūra ir radīta, lai cīnītos ar pieaugošajiem draudiem. Taču kas ir šie vīri? Ik reizi, kad kaut kur uzradās NLO vai kāds savāds, spocīgs, dīvains zinātniskās fantastikas objekts, kaut kādā veidā Amerikas Savienoto Valstu valdība šķiet, ka zināja, kas tas ir. Pēc Rozvels incidenta kļuva skaidrs, ka elite ir izvēlējusies komandu, lai kontrolētu un uzraudzītu NLO fenomenu 24 stundas diennaktī. Lielo 12-nieku uzraudzīja Džeims Forestāls, ASV aizsardzības ministrs. Forestāls darbojās aizkulisēs, bet kuram varēja uzticēt izpēti? Forestāla uzmanību pievērsa kāds vārds - Vannevar Bušs. Viņš bija pirmais prezidenta zinātniskais konsultants un Manhetenas projekta jeb pirmās atombumbas ieviešanas komandas vadītājs. Lielā 12-nieka pirmais mērķis bija ierobežot sabiedrības saskarsmi ar NLO. Šī darba grupa strādāja no Raita Patersona gaisa spēku bāzes, un pirmās operācijas nosaukums bija Pēdas. Slepenā lieta - Pēdas. Darbiniekiem bija jādodas izmeklēt nesenākos NLO parādīšanās gadījumus. Viņiem vajadzēja paturēt NLO fenomenu slepenībā. 1947. gada 24. jūnijas. Pilots Kenets Arnolds pamana vairākus lidojošus diskus, kas pārvietojas milzīgā ātrumā virs Vašingtonas. Ir vairāki acu liecinieki. Šis stāsts nonāk Amerikas un Kanādas laikrakstos. Kopš tā laika sabiedrība uzzina terminu lidojošie šķīvīši. Keneta Arnolda stāsts šokē lielo 12-nieku. Kā šī informācija nonāca pie sabiedrības? Lai gan prese netika informēta, viens bija skaidrs - problēma sāsinājās. Lai gan Amerikas attīstība kodolieroču jomā vēl bija tās pirms sākumos, NLO pētnieki baidījās,
ka jaunā eksperimentālā enerģija var būt daļa no problēmas. Daži eksperti uzskatīja, ka atombumbu testēšana un Hirosimas un Nagasaki bombardēšana ir piesaistījusi citu pasauļu uzmanību. Zinātnieku aprindās daudzi uzskatīja, ja citplanētieši eksistē, tad iespējams viņi savos kosmosa kuģos izmanto līdzīga rakstura jaudu. Viens no Manhetenas projektā iesaistītajiem bija Vannevar Bushs. Cilvēks, kurš vadīja lielo 12-nieku. Vannevar Bushs pieprasīja visu rīcībā esošo informāciju. Kopš tā brīža Amerikas valdības oficiālā nostāja bija citplanētieši neeksistē. Tomēr informācija noplūda un presē nonākušās ziņas sašķēla lielo 12-nieku divās grupās. Vieni uzskatīja, ka sabiedrībai ir jāzina par NLO, otri bija pārliecināti, ka pierādījumi par NLO nedrīkst nonākt sabiedrībā. Turpinājumā zināšanas par citplanētiešu klātbūtni uz Zemes varēja novest pie lielākās katastrofas Amerikas vēsturē. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. 1949. gadā lielais 12-nieks ir krustcelēs. Ir tādi, kuri grib informēt sabiedrību. Šīs organizācijas vadītājs James Forrestāls jūt, ka šis ir īstais laiks, lai pastāstītu par NLO klātbūtni. Bet ir arī tādi aģenti, kuri ir gatavi uz visu, lai to nepieļautu, uz ko bija gatavi Forrestāla oponenti, lai patiesība nenāktu gaismā. Slepenā lieta – Jamesa Forrestāla nāve. Vašingtona, 1949. gada 9. marts. Prezidents Trumans lūdz Jamesu Forrestālu pamest aizsardzības ministra amatu. Vai Forrestāls ir spiests atkāpties, jo vēlas atklāt patiesību par citplanētiešu eksistenci? Stresa dēļ viņam pasliktinās veselība, un viņš dodas ārstēties uz Betesdas slimnīcu. 1949. gada 22. maijā James Forrestāls mirst, nokrītot no slimnīcas 16. stāva. Oficiālais nāves iemesls – pašnāvība, depresijas un nervu pārguruma dēļ. Tomēr, parādoties jauniem pierādījumiem, rodas aizdomas par Forrestāla nāves cēloņiem. Forrestāla slimnīcas gultā tiek atrasta stikla lauska, kas liecina par cīņu. Iespējams, atstātajā pašnāvības vēstulē nav Forrestāla rokraksts. Šīs lietas izmeklēšanas rezultāti netiek publiskoti. Vašingtona, 1953. gada 20. janvāris. Dvaits Eizenhauers stājas prezidenta Harija Trūmena vietā. Eizenhauers ir bijušais militārists un pirmais prezidents, kurš apzinās citplanētiešu aktivitātes. 1952. gadā Eizenhauers atrodas uz ASV kuģa Roosevelts, kad notiek NATO treniņi. Uz 2 naktī pāri kuģim atspīd spoža gaisma. Lidaparāts atrodas 30 metrus virs ūdens. Eizenhauers un vairāki citi vēro NLO 20 minūtes, līdz tas pazūd tumšajās debesīs. Stājoties prezidenta amatā, Eizenhauers papēta informāciju par šo neizskaidrojamo fenomenu. Viņš uzzina par lielo 12-nieku un pieprasa visu informāciju par citplanētiešiem. Tomēr lielais 12-nieks nevēlas informēt nevienu, pat ne prezidentu. Prezidents reaģē, nosūtot komandu, kas stājas pretī lielajam 12-niekam. Anonīms šo notikumu liecinieks nesen ir informējis Vašingtonu par NLO fenomenu un valdības rīcību. Viņš centās kaut ko uzzināt par citplanētiešiem. Lielais 12-nieks viņam neko neziņoja. Tāpēc viņš teica, dodieties uz turieni. Nogādājiet viņiem manu ziņu. Pasakiet atbildīgajam, lai brauc uz Vašingtonu un ziņo man. Jo, ja viņi to nedarīs,
Es atsaukšu armijas spēkus no Kolorādo, un mēs ieņemsim viņu bāzi. Un man vienalga, kāda slepenā informācija ir jūsu rīcībā. Es to noskaidrošu. Lielais 12-nieks atkāpjas, un komanda tiek pielaista pie visslepenākās informācijas. Ir bijuši vairāki lidojošie šķīvīši. Pirmais bija Roosevelts incidents. Bet lielākais šoks viņus pārņēma bāzes tālākajā nostūrī. Tad pulkvedis teica, ka viņi nopratina citplanētieti. Atgriežoties Vašingtonā, komanda ziņo prezidentam. Viņš jautāja, kas tur notiek. Un mēs izstāstījām par citplanētiešiem. Viņš bija šokā. Pirmo reizi viņš izskatījās noraizējies. Prezidents lielajam 12-niekam bija nosūtījis ziņu, bet anonīmais aģents arī saņēma ziņu. Divi vīri melnos uzvalkos izkāpa no Linkolna un pienāca man klāt. Teica, lai labāk neko nepublicēju un nerunāju. Ja lielais 12-nieks bija tik varens, ka varēja slēpt informāciju no valdības, kas to kontrolēja, tad kādi vēl viņiem bija noslēpumi? Lai gan informācija par citplanētiešu parādīšanos Eizenhauera pēctecim Džonam Kenedijam netiek atklāti, viņam attiecībā uz kosmosu ir lieli plāni. 2 gadus pēc stāšanās prezidenta amatā Kenedijs uzsāka pārunas ar Krievijas prezidentu Nikitu Hruščovu. Viņi vienojas, ka NASA un Krievijas kosmosa aģentūra sadarbosies kopīgajās misijās uz Mēnesi un dalīsies informācijā par NLO. Tomēr lielais 12-nieks atsakās atslepenot informāciju par NLO. Apzinoties iekšējo pretestību, 1963. gada 12. novembrī prezidents Kenedijs izdod pavēli lielajam 12-niekam atklāt visu informāciju par citplanētiešiem. Tomēr 10 dienas pēc vienošanās ar Krieviju Džons Kenedijs jau ir miris. Vai lielajam 12-niekam ir kāds sakars ar prezidenta slepkavību? Vai tas darīts, lai slēptu informāciju par citplanētiešiem? To pasaule var arī neuzzināt. Turpinājumā, vai NLO aktivitāšu pieaugums ir citplanētiešu invāzijas pazīme? Vai tā ir nepieciešama, ja grupa, kurai bija mūs jāsargā, jau ir mūs nodevusi? Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Vai lielais 12-nieks darbojas joprojām? Ja tā, iespējams, viņus kontrolē vēl draudīgāki spēki. Daži eksperti uzskata, ka citplanētieši jau ir iefiltrējušies lielajā 12-niekā, lai informācija par viņiem neizplatītos, bet kādos apmēros. Es uzskatu, ja pastāv mūsu planētas pārņemšanas plāns, tad tas ir vērsts no iekšpuses uz āru. Ja kāds grib dzīvot uz šīs planētas, tad negribēs šeit nogalināt visu dzīvo. Viņš centīsies to ierobežot, kontrolēt un pakļaut sev. Kas patiesībā kontrolē spēcīgāko nāciju uz Zemes? Demokrātiskā ceļā ievēlēti līderi vai noslēpumaina valdības organizācija? Ja ASV un iespējams arī pasauli kontrolē citplanētieši, tad ko varam iesākt mēs? Jūs skatījāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme.